Tā, nu, pirmais etaps ir pabeigts, ļoti svarīgs, jo vismaz es saprotu un zinu, ka man sanāca, ko man bija domas, kas man bija domās. Principi šitā ir tā pēlē, kā apdarē, nu, ko tālāk es jau ne īpaši jau uztraucos, galvenais, ka šis ir izpildīts, ja. Attiecīgi atkartoši, kā tur bija viss, ja. Aizmugurē redzams ir spēlētājs, tas ir membrāna, nākamais ir 2 pa simtniekiem salikta siltumizolācija, un pēc tam ir tvaika izolācija. Tvaika izolācija principā ir ļoti bieza plēve, un pēc tam obligāti vēl viens mazs slānītis ar siltumizolāciju, nu, lai vienkārši arī, nu, tā plēve arī kādu ļoti karstā laikā nespēlētos ar to, ka uz tās virsmas varētu būt kondensāts no citas puses. Varbūt, es esmu redzējis. Šities ir pabeigts, ļoti sādabīgs, interesants materiāls, tādu vairs nevar dabūt. Viņš ir no Rīgas vagonbūves rūpnīcas, kādreizējis no vilcieniem, nu, tas ir apgriezieni no vilcieniem, tas, kas bija arī tajā kontura uzliks, pēc tam tika uzliks arī plastikas. Nu, principā, tas ir labs pārbaudījums te visai teorijai. Es ļoti ceru, ka man sanāks diezgan ātri pabeigt šo labo vai otrādāk sienu, aizmugurēju un, protams, arī griezti. Griezti ir tāpat pēc tās pašas tehnoloģijas būs taisīts. Nu, un principā to objektu var nodot eksploatāciju, manā eksploatācijā. Jā. Tur video būs redzams, kā viss tas saliekās ātri un forši. Nu, protams, tas paņēma laiku. Tas paņēma ļoti daudz laiku, jo jāstrādā lēnam, jāstrādā vakaros sestdienas, svētdienas, jā. Nu, negribās, protams, katru svētdienu strādāt, bet, nu, tā, man patīk tas process. Īpaši šis tas pēdējais, kad ir, jā, kad tu redzi, jā, jau taisno sienu, nu, tas robežas. Arī skats no šīta rakursa. Jūs saprast, ka jūs šodien padējos un cik aizgāja viens rullis uz cik lielu platību. Palicis maziņš.